Kāpēc es sāku rakstīt dzejoļus? Tāpēc, ka mana meita piedalījās daļlasītāju konkursā bērndārzā, un es kā mamma meklēju kādu foršu dzejolīti. Un nonācu pie secinājuma, ka trūkst vienkārši vieglu uztveramu un jautru dzejolīšu bērniem. Tā es vasaras beigās sāku rakstīt, pilnīgi netīšām, bērnu dzejolīšus un arī dzejolīšus pieaugušiem. Mani dzejoļi, kā es pati sapratu, ir tādi kā mazi stāstiņi, kuri ir viegli uztverami, viņi ir ar humoru un plus vēl nedaudz ironijas. Bet ticiet man, viņus ir ļoti viegli iemācīties. Tāpēc, ja tavam bērnam kādreiz ir vajadzīgi viegli uztverami dzejolīši, piesakojies manai mājaslapai anitaskuja.lv sadaļa dzejoļi, un tev noteikti kādreiz noderēs. Yeah!